Izdevniecība Liesma, Hans Kristians Andersens, Pasakas. Lasa Renāte Indriksone. Škiltavas. Kāds karēvis braši soļoja pa lielceļu. 1, 2, 1, 2. Plecos viņam karājās soma un pie sāniem zobens, jo viņš nāca mājās no kara. Ceļā viņš satika vecu raganu. Tā nu gan izskatījās pavisam neglīta, ar tādu lielu atkārušos apakšlūpu. Labdien, karēvi, viņa sveicināja. Kas tev par skaistu zobenu un kāda liela soma? Tu izskaties taisni tāds, kādam jābūt īstam karavīram. Tāpēc tevi gaida laime. Tu iedzīvosies lielā bagātībā. Paldies tev, vecā ragana, karēvis atbildēja. Vai tu redzi to lielo koku? Ragana vaicāja un norādīja uz vītolu, turpat netālu ceļa malā. Tam vidus ir pilnīgi tukšs. Uzkāp koka galotnē, tur ir caurums un laidies pa to taisni lejā. Es tev apsiešu virvi ap vidu, lai varu tevi atkal izvilkt ārā, kad tu mani sauksi. Kas man tur būs jādara? Karēvis jautāja. Jāpievāc nauda, ragana atbildēja. Kad nolaidīsies lejā, tad redzēsi platu gaiteni. Tur ir pavisam gaišs, jo deg 100 lampu. Tu ieraudzīsi 3 durvis, tās visas var atvērt, jo atslēgas ir slēdzenē. Pirmajā istabā uz grīdas būs liels šķirsts un uz tā sēdēs suns, kam tik lielas acis kā apakštasītes. Bet esi bez raižu. Es tev iedošu savu zilrūtaino priekšautu. To tu paklāj uz grīdas. Tad paķer suni, nosēdini uz priekšauta, attaisi šķirstu un ņem naudu, cik gribi. Šai šķirstā ir tikai vara nauda. Ja tu labāk gribi sudrabu, tad tev jāiet otrā istabā. Tur sēž suns, kam acis kā bļodas. Tikai neliecies neko zinis. Nosēdini viņu uz priekšauta un grāb naudu pēc patikas. Bet varbūt tu gribi zeltu? To tu arī vari dabūt, cik vien spēj panest. Tikai tad tev jāiet iekšā 3. istabā. Bet tam sunim, kas sēž uz zelta šķirsta, ir acis kā dzirnu akmeņi. Tas tik ir suns, ko vērts, kad es tev saku. Taču tev nav ko bīties. Uzsēdini viņu uz mana priekšauta, tad viņš tev neko nedarīs un ņem no šķirsta zeltu, cik vien tīk. Tas nebūtu slikti, karēvis noteica. Bet kas man būs tev jādod, vecā ragana? Tu taču gribēsi dabūt savu daļu dalderu? Nē, ragana atbildēja. Es negribu ne plika vērdiņa. Tev tikai jāuznes man vecās šķiltavas, kuras mana vecmāmuļa aizmirsa, kad pēdējo reizi bija tur lejā. Nu tad sien man virvi apkārt, karēvis skubināja. Tā, virvies apsēju, ragana sacīja. Un te ir mans zilrūtainais priekšauts. Tad karēvis uzkāpa kokā, nošļūca pa caurumu lejā un, kā jau ragana bija teikusi, nonāca platā gaitenī, kur dega 100 lampu. Nu viņš atdarīja pirmās durvis. Brrr! Tur sēdēja suns ar tik lielām acīm kā apakštāsītes un skatījās uz viņu. Tu esi lāga zellis, karēvis teica, uzlika viņu uz raganas priekšauta, piebēra pilnas kabatas ar vara naudu, tad uzsēdināja suni atkal uz šķirsta un iegāja otrā istabā. Sasodīts, tur sēdēja suns ar tik lielām acīm kā bļodas. Neblendz nu tā uz mani, ka neizmežģīja acis, karēvis viņam sacīja. Viņš nosēdināja suni uz raganas priekšauta, bet ieraudzījis sudraba naudu,
izbēra visu varu uz grīdas un piepildīja kabatas un somu ar spožo sudrabu. Tad viņš iegāja 3. istabā. Nē, tas bija kaut kas traks. Šim sunim bija acis kā dzirnu akmeņi. Turklāt tās griezās riņķī. Labvakar! Kareivis viņu uzrunāja un pielika roku pie cepures, jo tādu suni nekur vēl nebija redzējis. Bet pēc tam viņš nolēma, ka nu pietiek goda parādīšanas, nosēdināja suni uz priekšautu un attaisīja šķirstu. Manu dieniņ, kas te bija zelta! Par to varēja nopirkt visu galvaspilsētu, visus cukura vīriņus un alvas zaldātiņus, visas pātadziņas un šūpuļzirdziņus, cik vien to ir pasaulē, tik daudz naudas te bija. Nu, karēvis izbēra visu sudrabu, ko bija pievācis, un piebāza kabatas, somu, cepuri un zābakus, tik pilnus ar zelta gabaliem, ka tikko jaudēja pakustēties. Tagad viņam bija naudas gana. Viņš uzlika suni uz šķirsta, aizcirta durvis un sauca uz augšu. Ei, vecā ragana, velc nu mani ārā! Vai tu šķiltavas paņēmi? Ragana jautāja. Kā tevi, piķis? Tās es biju pavisam piemirsis, karēvis atsaucās. Viņš iegāja atpakaļ un paņēma šķiltavas. Tad ragana izvilka viņu no koka, viņš atkal atradās uz lielceļa un kabatas, soma, cepure un zābaki viņam bija pilni ar zeltu. Ko tu darīsi ar šķiltavām? Karēvis prasīja raganai. Kas tev par daļu? Ragana atcirta. Tev ir nauda dot man šķiltavas. Nesāc nu uzpūsties, man tas nepatīk, karēvis brīdināja. Vai nu pasaki tūliņ, ko ar tām darīsi, vai es izvilkšu zobenu un nocirtīšu tev galvu? Neteikšu, ragana atbildēja. Tad zaldāts izvilka zobenu un nocirta viņai galvu. Naudu viņš iesēja raganas priekšautā, uzmeta pauniņu uz pleca, iebāza šķiltavas kabatā un devās taisnā ceļā uz pilsētu. Tā bija skaista pilsēta. Karēvis uzmeklēja lepnāko viesnīcu, pieprasīja labākās istabas un gardākos ēdienus, jo nu viņš bija bagāts. Viņam taču piederēja tik bezgala daudz naudas. Sulainis, spodrinādams viņa apavus, gan brīnījās, ka tik bagātam vīram tādi noplīsuši zābaki. Nu ja, viņš jau nebija paspējis jaunus nopirkt. Otrā dienā tad gan viņš sapirkās labos apavus un drēbes. Tagad viņš izskatījās kā smalks kungs, un visi steidzās viņam stāstīt, kas šai pilsētā apskatāms. Protams, viņam pastāstīja arī, ka šeit valda ķēniņš, kam ir ļoti skaista meita. Kur šo princesi var dabūt redzēt? Karēvis apjautājās. Viņu nemaz nevar dabūt redzēt. Visi kā vienā mutē atbildēja. Princese dzīvo vara pilī, tai apkārt biezi mūri ar daudziem torņiem, kuros sēž sargi. Princesi drīkst apmeklēt tikai viņas vecāki, jo ir pareģots, ka viņi iziešot par sievu pie vienkārša karēvja, un to ķēniņš negrib pieļaut. Šo princesi man gan gribētos redzēt, karēvis nodomāja, bet nebija jau ko cerēt, ka varēs ietikt pilī. Karēvis dzīvoja vienos priekos, gāja uz teātri, pastaigājās pa pils dārzu un deva nabagiem daudz naudas. Tas bija labi darīts, bet viņš jau gan zināja, kā cilvēkam ap sirdi, kad kabatā nav ne graša. Tagad viņš bija bagāts, viņam bija dārgas drēbes un daudz draugu, kuri diendienā daudzināja, ka otra tik cildena un devīga vīra ne ar uguni nesameklēšot, un tas karēvim patika. Bet tad pienāca diena, kad visa nauda bija izdota, un tikai 2 graši vēl mētājās kabatā. Nu vajadzēja pamest greznās telpas, pārcelties uz jumta istabiņu, pašam spodrināt zābakus un lāpīt zeķes. Neviens no agrākajiem draugiem viņu neapmeklēja,
jo kam tad nu gribas tik augstu kāpt? Kādu vakaru viņš bēdīgs sēdēja tumsā, jo sveci nevarēja dabūt bez naudas, tad viņam iekrita prātā, ka no dobumainā koka iznestajās šķiltavās bija gabaliņš degļa. Viņš paņēma šķiltavas un līdz ko uzšķīla uguni un dzirksteles izsprāga, tā durvis atvērās, tanī stāvēja suns, kam bija acis kā apakštasītes un jautāja: Ko mans kungs pavēlēs? Kā tevi 2,9, karēvis nopriecājās. Tas nu gan ir lieliskas šķiltavas. Nu es varu viegli dabūt visu, ko vēlos. Pagādā man drusku naudas, viņš sacīja sunim. Žviks, tas bija projām, žviks, atpakaļ un zobos turēja smagu maku ar naudu. Nu karēvis zināja, cik varenas šķiltavas viņam ir. Ja viņš šķīla vienreiz, tad ieradās suns ar vara naudu. Ja 2reiz, tad nāca tas, kam bija sudraba nauda. Ja 3reiz, tad atskrēja tas, kam bija zelts. Karēvis atkal pārvācās uz iepriekšējām greznajām telpām, iegādājās jaunas, skaistas drēbes, draugi atkal pazina viņu un nevarēja vien beigt viņu cildināt. Bet reiz viņš klusībā domāja: Žēl gan, ka nevar dabūt redzēt skaisto princesi. Visi daudzina viņas skaistumu, bet kas tur par labumu, ja viņiem mūžīgi jāsēž vara pilī aiz biezajiem mūriem? Vai patiešām nebūtu iespējams kādreiz viņu ieraudzīt? Kur ir manas šķiltavas? Un viņš šķīla tās un žviks, atskrēja pirmais suns. Ir gan jau vēla nakts, karēvis sacīja, bet man ļoti gribētos uz brīdi redzēt skaisto princesi. Tūliņ suns metās ārā pa durvīm, un karēvis vēl nepaguva attapties, kad suns jau atgriezās ar princesi. Viņa aizmigusi gulēja sunim uz muguras un izskatījās tik skaista, ka ik viens teiktu: jā, tā ir īsta princese. Karēvis nevarēja nociesties, viņam vajadzēja princesi noskūpstīt, jo viņš bija drosmīgs un pārgalvīgs, kāda jau karēvi mēdz būt. Suns ar skaisto princesi aizskrēja atpakaļ, bet otrā rītā pie kafijas galda princese pastāstīja, ka redzējusi naktī ērmīgu sapni par suni un karēvi. Suns viņu kaut kur nesis, un karēvis viņu noskūpstījis. Tā tik vēl trūkā! Ķēniniene noteica un lika vecai galmadāmai nākamo nakti princesi uzmanīt, lai zinātu, vai viņa tikai sapņo, vai tur notiek kas cits. Bet karēvim arī nākamo nakti ļoti gribējās redzēt skaisto princesi. Suns atkal ieradās, paņēma princesi uz muguras un aizdrāzās kā vējš. Vecā galmadāma aši uzvilka garus zābakus un metās tikpat naski pakaļ. Kad suns ieskrēja lielā namā, viņa nodomāja: nu es zinu, kur tas ir, un uzvilka ar krītu lielu krustu uz durvīm. Tad viņa atgriezās mājās un likās gulēt. Arī suns bija drīz klāt ar princesi. Kad suns ieraudzīja uzvilktu krustu uz karēvja nama durvīm, viņš arī paņēma krītu un savilka krustus uz visām namdurvīm pilsētā, un tas bija ļoti gudri darīts. Tagad neviens nevarētu atrast īstās durvis, jo uz visām bija krusti. Agri no rīta ķēniņš un ķēniniene, vecā galmadāma un pārējie galminieki gāja skatīties, kur princese nakti bijusi. Te ir tā vieta! Ķēniņš iesaucās, ieraudzījis pirmās durvis ar krustu. Nē, šeit, mīļais vīrs! Ķēniņa sacīja, ieraudzījis krustu uz citām durvīm. Bet te arī ir krusts un te tāpat, sauca pārējie, jo kur vien viņi skatījās, visur uz nama durvīm bija krusti. Un tad visi saprata, ka nav vērts vairāk meklēt. Taču ķēniniene bija gudra sieva. Viņa prātā arī ko citu, ne tikai karietē sēdēt. Viņa paņēma zelta šķēres, sagrieza gabaliņos zīda drēbi un uzšuva glītu maisiņu, kurā iebēra pašus smalkākos miežu putraimus. Miežus uzsēja princesei uz muguras. Kad tas bija darīts, ķēniniene izgrieza maisiņam caurumiņu,
lai putraimi birtu ārā un nobārstītu ceļu, pa kuru princesi nesīs. Nakti suns ieradās, paņēma princesi uz muguras un aiznesa pie karēvja. Karēvis bija princesi no sirds iemīlējis un būtu nezin ko devis, lai tikai dabūtu viņu par sievu. Suns nepamanīja, ka no pils līdz pat karēvja mājoklim viss ceļš bija nobārstīts ar putraimiem. No rīta ķēniņš ar ķēninieni atklāja, kur viņu meita nakti bijusi, lika paņemt karēvju un iemest cietumā. Vai, cik tur, kur viņš sēdēja, bija tumšs un garlaicīgi. Turklāt vēl viņam pateica: no rīta tevi pakārs. Tas nebija patīkami, jo kā par spīti viņš bija šķiltavas aizmirsis mājās. Nākamajā rītā viņš caur loga restēm ieraudzīja cilvēkus bariem plūstam pilsētā, lai noskatītos, kā viņu pakārs. Viņš dzirdēja bungas rībam un redzēja karēvjus maršējam. Ļaudis teciņiem metās ārā no namiem, bet visnaskākais bija kāds urpnieka māceklis ar ādas skoteli un koka tupelēm kājās. Viņš tā rikšoja, ka viena tupele novēlās un atsitās pret logu, aiz kura karēvis sēdēja blensdams caur restēm. Ei tu, kurpnieku puika, karēvis uzsauca, tev nav kur steigties, nekas taču nenotiks, pirms es nebūšu ieradies. Bet ja tu aizšausies līdz manām mājām un atnesīsi man šķiltavas, tad dabūsi 4 dalderus. Tikai ņem kājas pār pleciem. Kurpnieka māceklis labprāt gribēja nopelnīt 4 dalderus. Viņš aizdrāzās zibens ātrumā, atnesa karēvim šķiltavas un pagaidiet, nu jūs dzirdēsiet kaut ko labu. Pilsētas vārtu priekšā bija uzceltas lielas karātavas. Visapkārt stāvēja karaspēks un milzums ļaužu. Ķēniņš un ķēniniene sēdēja uz troņa, taisni pretī tiesnešiem un valsts padomniekiem. Karēvis jau stāvēja uz kāpņu augšējā šķērša, bet, kad viņam gribēja likt cilpu kaklā, viņš sacīja: ir tāda paraža, kā nabaga grēciniekam izpilda viņa pēdējo vēlēšanos, pirms viņš saņem savu sodu. Es labprāt izsmēķētu kādu pīpi tabakas. Tā taču būs pēdējā pīpe, ko šajā pasaulē smēķēšu. Pēdējo lūgumu noraidīt neklājās, tāpēc ķēniņam gribot, negribot, bija jādod piekrišana. Karēvis izvilka šķiltavas, šķīla 1 reiz, 2 reiz un 3 reiz, un visi 3 suņi bija klāt. Tas, kam acis kā apakštasītes, tas, kam acis kā bļodas, un tas, kam acis kā dzirnu akmeņi. Glābiet mani no likstas, lai mani nepakar, karēvis sauca. Suņi metās virsū tiesnešiem un padomniekiem, grāba vienu aiz kājas, otru aiz kakla un uzsvieda tik augstu gaisā, ka zemē krizdami viņi izputēja kā pelni. Mani nē, es negribu, ķēniņš sauca. Bet pats lielākais suns paķēra viņu un ķēninieni un uzsvieda gaisā, tāpat kā pārējos. Tad karaspēks pārbījās un visi ļaudis sauca: Karēvi, karēvi, topi par mūsu ķēniņu un preci skaisto princesi! Karēvi iesēdināja ķēniņa karietē, visi 3 suņi skrēja pa priekšu un rēja. Urā! Urā! Puikas sabāza pirkstus mutē un svilpa, bet karaspēks salutēja. Princese beidzot varēja nākt ārā no vara pils un kļuva par ķēninieni. Tas viņai gluži labi patika. Kāzas svinēja 8 dienas, visi 3 suņi sēdēja pie kāzu galda un grozīja lielās acis.